Sveiki, mani sauc Sanita, un šis ir mans radošais stūrītis. Šodien ir 15. decembris, ir atlikušas 9 dienas līdz Ziemassvētkiem. Pulkstenis ir jau pāri 7, esmu pārdusies mājās no darba. Ceru, ka apgaismojums būs normāls, jo pirmo reizi filmēju video bez dienas gaismas. Un šodien es jums pastāstīšu par vienu no saviem pabeigtajiem darbiņiem, kuru es iesāku vasarā un pabeidzu, man šķiet, ka septembrī. Un tas ir Camisole No. 7 no My Favorite Things. Noskatījos šo te aprakstu jau ļoti sen. Ielikšu attēlu, kāds ir publicēts Ravelry. Tas mani ļoti uzrunāja un gribēju pamēģināt uzadīt arī pati. Tad es to uzadīju, pielaikoju un sapratu, ka tas īsti nebūs mans. Un visdrīzāk es šo topiņu nevilkšu. Kāpēc? Visdrīzāk tāpēc, ka modelei attēlos ir savādāka veida augums nekā man. Un man šķiet, ka man šīs te topiņš nepiestāv. Protams, tas ir gaumas jautājums, varbūt kāds uzad, nevis varbūt, bet tā arī ir, ka cilvēki uzada un viņiem viss patīk, bet man šoreiz nepatīk, kā man izskatās, un tādēļ visdrīzāk pēc šī te video es to salocīšu, ielikšu skapī, un nezinu, kas notiks ar šo topiņu tālāk. Par dziju. Kādu dziju es izmantoju? Dziju nopirku Yarns from Italy veikalā, internetu veikalā precīzāk sakot. Tas sastāv no 80% merīna vilnas un 20% kašmira. Aprakstā ieteiktā dzija ir fingering weight, jeb tas, ko mēs saprotam ar zeķu dziju. Šeit ir 400 metri 100 gramos, tā kā adījums tāds smalks, bet man patika. Un parādīšu tuvāk, raksts ir ļoti skaists. Un šajā te dzijas, ar šo te dzijas biezumu, tas izskatās ļoti skaisti. Topiņš mani principā uzrunāja arī dēļ priekšpuses, jo man patīk, kā šeit ir izdomāta šī te vietiņa krūtīs. Un bildēs izskatījās ļoti glīti. Arī man izskatās glīti, man tā šķiet. Vienkārši tas, ka man pašai nepiestāv. Topiņu sāku adīt no viena pleca, tad uzadīju otru plecu, savienoju kopā, tāpat ar mugurpusi izdarīju, tad savienoju aplī un turpināju adīt uz priekšu, uz leju. Apraksts bija viegli saprotams, nekādas lielās problēmas man tas nesagādāja. Tikai vienā vietā, kur savienoja aplī, un tad bija jāsaliek marķieri, man tur nedaudz bija tāda nesaprašana, bet pēc tam jau viss bija kārtībā. Nebija nekas arī tik ļoti briesmīgs. Tā kā iesaku pamēģināt, ja jums patīk adīti vasaras topiņi, tad šis ir tāds labs modelis. Tātad pabeidzu adīt topiņu, izmazgāju, noliku žāvēties, un pēc bloķēšanas sapratu arī to, ka man lencītes ir izstiepušās un tās ir pa garu, bet principā jau arī tas būtu maināms un tur varētu kaut ko salabot, lai tā kā atkal viss ir savās vietās. Tagad es tur esmu saspraudusi ar adatiņām, jo es vēl šodien viņu pielaikoju un tomēr saprotu, ka nē. Vienīgais varbūt vēl, es domāju, ka ja es izlabotu lencītes, tad viss sastātos tā kā labāk. Un ja to vilktu kopā ar žaketi, varbūt, kad tad būtu arī tāds labāks efekts. Īsti nezinu, neesmu pārliecināta, bet pašlaik man ir tāda sajūta, ka es viņu tiešām nelietošu. Bet gadās arī tā, vai ne? Un tas ir normāli, manuprāt.
Šī te dzija no Yarns from Italy ir ļoti patīkama, tāda viegla, pūciņa ir tāda pavisam minimāli. Es esmu tā kā apmierināta ar to, ka es izvēlējos tieši šo dziju šim te džemperim, nu ne džemperim, bet topiņam. Un jā, pa lielam jau tas ir arī viss, ko es varētu jums pastāstīt par šo te topiņu. Tā kā teikšu jums pagaidām tā, paldies, ka noskatījāties, un tad jau tiksimies nākamajā video.